latvieši nav lielopēdāji. Nav lielāka. Latvijā ir dzīvnieki. Kas ir pa dzīvniekiem? Ir jērs, kas īstenībā ir aita, kas ir domāts priekš džemperiem. Ir govs, kas ir domāts priekš slaukšanas, Latvijas brūnā govs vēsturiski, kas ir domāts priekš skābā krējuma. Biespieniņa, nevis siera un nevis steika. Un Latvijas baltā cūka vēsturiski, kas bija domāta priekš taukiem, jo Latvijā nav tauku dabā. Nav eļļas dabā, nav olīvu koku, neko. Un tad bija cūka, un nav vēl kāda. Tad bija cūka, kur principā bija vistreknākā, kur arī bija priekš taukvielnām. Nu tad visi putni, kurš nogalināja, nokāva manā Vārdienā. Un tad pavasarī no cālīšiem tu izaudzēji tos putnus. Un tad tā vēsturiski ir gājis. Tāds vēsturiski gājis, nekas baigi nav mainījies. Izņemot šos briežus un, protams, kaut kādas steika influences, kas paliek ļoti, ļoti dārgi. Principā visur pasaulē lielopgaļas cena ir ļoti augsta. Un mums vēl nav kultūras, un līdz ar to mums viņi ir vēl augstāk, jo tie apjomi ir niecīgi.